Labdien visiem! Šī ir viena no zemnieku saimniecībām, kur mēs strādājām un papildus aprīkojām graudu kaltes ar mūsu iekārtām. Ukrainas ražojums - uzņēmums Agrovorm, kas darbojas ar granulām. Mēs braucām garām un gribējām apskatīties, kā viņiem klājas. Viņi pašlaik žāvē soju, un mums blakus ir operators, un mēs gribējām viņam uzdot dažus jautājumus, jo viņš pats pastāstīs, kā viņiem iet, kā viņi nostrādājuši šīs 2,5 sezonas, un vai ir kādas sūdzības. Jura, lūdzu pastāstiet. Labdien! Es gribētu teikt, ka mēs esam pilnībā apmierināti ar šo agregātu, ko mums uzstādīja firma Agrovorm. Varu pateikt, ka pats svarīgākais, ja rodas kādas nelielas problēmas, tad vadība uzreiz pie mums atbrauc un atrisina jebkādas problēmas. 2,5 sezonu laikā bija dažādi nelieli bojājumi, tajā pašā dienā, burtiski no 2 līdz 3 stundu laikā, atbrauca speciālisti un šīs problēmas novērsa. Kopumā varu teikt, ka šis katls ir daudz efektīvāks nekā tad, kad mēs žāvējām ar dīzeļdegvielu. Tā produktivitāte ir augstāka, bet izmaksas daudz mazākas. Mēs aprēķinājām, ka izmaksas ir aptuveni par 300% mazākas nekā strādājot ar dīzeli. Un vēl varu pateikt, ka strādāt ar granulām ir daudz drošāk nekā tieši ar dīzeļdegvielu. Es gribēju pajautāt, pie kādas temperatūras jūs žāvējat saules puķis? Saules puķis mēs faktiski žāvējam pie 120 grādiem. Caurules garums, kas pievada karstumu no katla, ir apmēram 5 metri. Pie šādas temperatūras mums nevienu reizi nav bijis aizdegšanās gadījums. Bet kopumā saules puķus ieteicams žāvēt pie 60 līdz 80 grādiem. Taču mūsu vadība no mums prasa lielāku produktivitāti, tāpēc mēs paaugstinājām temperatūru.